Vai ir vajadzīga kāda īpaša iedvesma, lai rakstītu grāmatu? Es zinu, ka ir, teiksim, komponisti, kas katru rītu ceļās 7. Viņi zina, ka viņi līdz 10 raksta, tad viņi ietur pauzi. Nu, vai ir tāda komponisti, kas vienkārši iet pa ielu, ienāk iedvesmu, skrien mājās? Kā ir ar grāmatas rakstīšanu? Nu, vislabāk ir laikam celties tajos 7 un rakstīt tās 3 stundas. Tas būtu ideāli, bet, nu, es diemžēl tā nedaru. Nu, kaut kāda iedvesma pastāv, bet es to nevaru paļauties, kā saprotu. Es esmu tur arī tagad sanācis iepazīties ar lieliem rakstniekiem. Es viņiem jautāju to noslēpumu. Es Albertam Belam jautāju, piemēram, lai viņš man atklāja to rakstīšanas noslēpumu, kā tas jādara. Es teicu, ka viens paņēmiens tas ir, nu, teiksim, sēdēt vienkārši un rakstīt. Un te pirmās 5 stundas nāks ārā muļķības, un pēc tam jau kaut kas tur arī derīgs. Un es tā noklusēju, domāju, ka es nekad varbūt vispār 5 stundas no vietas neesmu rakstījis. Es vēl no tām muļķībām neesmu nemaz ticis ārā. Nu, jā, nevar paļauties, kā nāks tā iedvesma.